Labrīt, cienījamie skatītāji! Arī šo sezonu mēs tiekamies ar jums raidījumā Vide, veselība un mēs. Kā jau būsiet pamanījuši, mēs bieži pieskaramies tādām tēmām, kas ir saistītas ar tīru vidi un tās aizsardzību. Un šovasar mums bija tā iespēja viesoties vienā no Latvijas skaistākajām un sakoptākajām pilsētām – Alūksnē. Un tieši pilsētas svētkos. Alūksnes novads šovasar aizvadīja savu 900. vasaru. Pasākumos 3 dienas Alūksnē pulcējot tūkstošiem apmeklētāju, pašdarbības kolektīvu koncerti, sporta aktivitātes, netradicionālo peldlīdzekļu konkursu, amatnieku tirdziņi. Tas viss radīja īpašu svētku sajūtu gan lieliem, gan maziem svētku apmeklētājiem. Reiku jauki sanāk, ka šodien ir pilsētas svētki un tev dzimšanas diena. Kas tev tieši šajā dienā patīk? Vai tu kādās atrakcijās arī piedalījies? Jā, 2. Kurās? Pa torni jārāpjās un tur, kur jābrauc tādiem, kur jāmīta. Vai jūs varētu pastāstīt par šiem Alūksnes svētkiem? Kas patīk, kas nepatīk? Vispār patīk, viss ir ļoti atraktīvi. Sporta svētki ļoti jauki. Tur pilssalā ir puisis mums vinnēja kausu volejbolā, 1. vieta. Viss notiek, izbaudam svētkus. Ko jūs gribētu novēlēt savai pilsētai Alūksnei? Lai tā tālāk turpinās kā līdz šim un vēl vairāk. Un lai labāk paliek, lai labāk, lai ir darbs, lai mums ir izaugsme pilsētē un ar dziesmu uz priekšu. Svētku laikā Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā tika iesvētīts jaunais Alūksnes novada karogs. Mums ir jauns novads izveidojies teritoriālās reformas rezultātā 2 gadu atpakaļ. Katram jaunam novadam ir vajadzīgs savs karogs. Mums pirms tam bija pilsētas karogs, bet tagad ir novads un novadam vajag savu karogu. Kas ietilpst šajā novadā pašreiz? Bijušajā teritorijā rajona izveidojās 2 novadi, Apes novads un Alūksnes novads. Alūksnes novadā ir vispār praktiski 16 pašvaldības, kas bija mazās. Pilsēta un 15 pašvaldības precīzi. Kā zināms, Alūksne ir pilsēta ar ļoti senām tradīcijām, un pilsētas svētki savulaik attīstījās uz Latvijā plašākās kapu svētku bāzes. Un patiešām ik viens pirms svētkiem cenšas sakopt kapiņus, jo pilsētas svētki ir kopā būšana ar radiem, draugiem no visas Latvijas un pieminot aizgājējus, rodot spēku dzīvot tālāk. Kā jūs vērtējat Alūksnes attīstību šodien? Attīstība jau... Mēs jau attīstamies tāpat kā valsts. Mēs jau esam neatdalām valsts sastāvdaļa un nevar būt šeit brīnums kaut kāds. Ja, bet katrā ziņā es domāju, ka alūksnieši visi ir patriots un visi cenšas darīt visu iespējamo. Šī vide ir nesabojāta, viņa ir tīra. Un tagad ir daudz arī projekti tieši saistīti ar vides sakopšanu un arī ar tieši turismu attīstību. Arī Bānītis tagad tiek strādāts pie Bānīša, pie lielā parka tiek strādāts. Redzēt, ka jaunā pils ir tagad procesā notiek projektā. Es domāju, ka smuki būs. Vēl tranzīta ielas sataisīsim. Es domāju, ka būs nākšajā reizē, kad atbrauksim uz Alūksnes svētkiem, atkal varēsim teikt, ka kaut kas jauns ir. Lai gan Alūksne ir mazpilsēta, veselības aprūpe šeit pieejama pilnā apmērā. Pilsētā ir slimnīca, kur iedzīvotāji saņem visa veida stacionāru pakalpojumus. Šeit nav vien dzemdību nodaļas. Un ir poliklīnika, kur dakteri ir sazvanāmi jebkurā dienas laikā, jo, kā jau mazpilsētās iedzīvotāji citu pazīst un uzticas. Specialitātes arī pagaidām ir saglabājušās daudzas. Principā rajonā es teikšu, ka ir pilnīgs noklājums, ņemot vērā, ka dažas privātprakses ir ārpus poliklinikas un slimnīcā ir traumatologs, teiksim, kardiologs. Mums ir vēl visi speciālisti, tajā skaitā psihiatrs, narkologs, fiziatrs, onkologs. Mēs nevarētu patreiz sūdzēties, ka nav speciālistu. Cita lieta, ja būs ļoti mazs iedzīvotāju skaits, tad vai šie speciālisti spēs sevi nodrošināt. Bet mums ir tā laime, ka gandrīz nevienam ārstam nav tikai viena specialitāte. Mēs visi esam dzīves gaitā apguvuši vairākas, un tad mēs jau uz kādu specialitāti pelnam mazāk, mēs tomēr to, kur pelnam maz, varam nodrošināt pakalpojumu. Tāpat poliklinikā ir pieejami tādi augstvērtīgi pakalpojumi kā digitālie rentgena izmeklējumi, laboratorija, kur tiek veikti gan bioķīmiskie, gan klīniskie izmeklējumi, brīļu kabinets, zobu protezēšana. Bet šeit 2 operāciju zālēs tiek veiktas arī ambulatorās operācijas, kur strādā ķirurgs ar lielu pieredzi. Pieejams arī zobu higiēnists. Higiēnista darbā ietilpst pirmkārt jau cilvēku izglītošana par zobu kopšanu vispār.
Jau tā kā mēs runājam ļoti daudz, arī klients, kad krēslā tiek veikta procedūras, arī daudz runājam, stāstu attiecīgi konkrēti, kas viņam ir nepieciešams, ja zināt. Tad, protams, tiek pārbaudīti zobi, tiek apskatītas smadzenes, tiek veikta tā saucamā zondēšana. Šī te, ja ceļš, ja jau smaganu problēmas un veido smaganu kabatas, tad mēra ap katru zobiņu, cik tur dziļas tās kabatas ir, tāds izpētes darbs, lai vispār saprastu, cik kas ir jādara kuram. Protams, zobakmens noņemšana tiek veikta, zobu pulēšana ar abrazīvāku pastiņu, ar pulējamām birstītēm, noņemts no zoba liekais nost, kas ir liekas virsū. Higienis zobos iekšā nestrādā pašā zobā, bet strādā ar visu, kas ir ap zobiem un smaganām. Svētkus atbalstīja arī vietējie uzņēmēji, lai gan, kā atzina kokapstrādes uzņēmuma īpašnieks Werners Kalējkungs, novadā tādu nav daudz. Es pats personīgi jau darbojos no 1992. gada. Esmu iesācis pats tīri fiziski strādājis mežā no sākuma, un tā pakāpeniski attīstījies līdz šim brīdim visu šo gadu garumā, kad es varu nodarbināt jau kaut kur tuvu pie 50 darbiniekiem. Mums ir strādājam, ražojam materiālus, ko eksportējam galvenokārt uz Eiropu, Anglija, Īrija, Holande, Beļģija. Tie ir žogu materiāli, tie ir dzīvnieku aplokiem aprīkojums. Tās ir dažāda veida sētiņas. Pavasaros bērniem šūpoles. Palešu materiālu sagatavot zāģējam. Apgrozījums ir salīdzinoši priekš tik neliela uzņēmumā un pilsētiņas, kā mums te gana liels, pāri miljonam, man ir gada apgrozījums. Vienkārši ir daudz jāstrādā, jo pēdējo gadu pieredze rāda, ka gan ar Eiropas, gan apkārtējās, lielvalstu politikas palīdzību mūsu tauta strauji tiek degradēta. Mēs tiekam atradināti no darba, kaut arī tā iemesla vien, kad mēs traucējam apkārtējām Eiropas valstīm. Tieši tādā nozīmē, ka latvieši ir strādīgi cilvēki bijuši visos laikos, un jau 90. gadu sākumā, kad mēs sākām savu darbību, es jau tiku dzirdējis tādus izteikumus, ka tos baltiešus vajadzētu piebremzēt, jo mēs viņiem radījām jau diezgan nopietnu konkurenci. Un šī sakarībā viņi ir ar mieru iedot mums labāk kaut kādu naudu, lai mēs tādi puspaēduši te dzīvojam, tikai lai mēs nemaisamies viņiem pa kājām un netraucējam viņu darbībā. Es gribētu pateikt, lai iedzīvotāji, lai viņu domas un darbi būtu veltīti tieši savai pilsētai, savai Latvijai, un tomēr visam pamats ir, lai atzimtu tā darba mīlestība, kā tas darba tikums, kas ir bijis mūsu senčiem. Ja? Alūksnes novada svētkos bija ieradušies arī viesi un sadarbības partneri no kaimiņu republikām – Igaunijas, Krievijas un Baltkrievijas. Kur esat pabijis Alūksnē un ko esat labu paspējis apskatīt? Atbraucām uz Alūksni atbildes vizītē. Mūs ieinteresēja jūsu infrastruktūra un mazliet pavērot un salīdzināt to, kā jūs dzīvojat un kā mēs. Pirmkārt, mūs ieinteresēja jūsu izglītības, veselības aprūpes darbs, kā arī tas, kā dzīvo cilvēki laukos. Mums ļoti patika jūsu pašvaldību darbs. Apmeklējam skolu, mūzikas skolu, jūsu kultūras namus. Es gan iepriekš šeit neesmu bijis, varbūt agrāk bija labāk, bet patreiz katrā ziņā tā sakārtotība, kas ir tagad, analoga mūsējai, un tas, kā jūs uzturat un atjaunojat ēkas, tas ir ļoti labi. Kā jūs redzat turpmāko mūsu sadarbību? Šodien gribētos, lai ne tikai tiktu iesaistīta sociālā sfēra un mēs pārņemtu jūsu pieredzi un jūs mūsējo, gribētos, lai attīstītos arī ekonomiskā saikne. Mēs pie tā strādāsim un domāju, ka tas mums izdosies. Gribētos novēlēt stipru veselību jūsu tautai un tās saikne un sirsnīgās attiecības, kas starp mums bija kādreiz, saglabātos un atjaunotos. Labu veselību, labklājību, mazliet veiksmes un es domāju, ka viss kopīgiem spēkiem mums izdosies. Jūs neesat šeit pirmo reizi. Vai ir saskatāma kāda atšķirība pilsētas izaugsmē?
Jā, esmu šeit bijis arī agrāk. Tad bija pavisam savādāk, bet tagad ļoti skaisti. Malači esat. Tā kā mums pečuriešiem ir kam līdzināties. Un labos iespaidus par jūsu kultūru mēs vedīsim sev līdz uz Krieviju. Kāds ir jūsu novēlējums mums, latviešiem? Draudzēties ar mums pečuriešiem, biežāk braukt ciemos. Aicinām jūs atbraukt uz mūsu pilsētas svētkiem. Laipni lūdzam! Svētki Alūksnē noslēgušies. Turpinās darba ikdiena. Priecēja tas, ka ielās varēja redzēt ļoti daudz jaunu ģimeņu ar mazuļiem. Tā kā mūsu tauta neiznīks un cerams turpinās darbu tikumu šeit pat Latvijā. Nemanot ir atkal pienācis rudens, kad dārzes līkst no augļu smaguma un Latvijas tirgos letes pārpilnas ar pašmājās izaudzēto ražu. Sakiet, vai garšīgi Latvijas ābolīši? Protams, es katru dienu pērku. Kur tu pārsvarā iepērcies, tirgū vai lielveikalos? Gan tirgū, gan lielveikalos, kā kuru dienu, kad man ir izdevīgāk. Un ko tu pārtikā lieto vairāk, vai centies ēst veselīgi? Protams, es esmu veselīga dzīvesveida ieturētāja, katru dienu sports, katru dienu dārzeņa, vitamīni un pēc iespējas veselīgāk. Rudens ir laiks, kad vislabāk uzkrāt vitamīnus garajai ziemai. Tādēļ Rīgas domas Labklājības departamenta veselības pārvalde uzsākusi pilsētas iedzīvotājus izglītojošu projektu par veselīga uztura nozīmi. Šeit varbūt tā galvenā novitāte, kas mums bija projektā pavasarī gada sākumā un sāk realizēties jau vasarā, bet pat jau ir pieņēmusi juridisku un arī, teiksim, tādu stratēģisku formu, ir mūsu tāda ļoti cieša sadarbība ar domas iekšējām struktūrām, attīstot izpratni par veselības jautājumiem visās politikās. Un mūsu tāds pirmais nopietnais sadarbības partners ir mūsu pašu Rīgas centrāla tirgus. Kārtīgs uzņēmums ar filiāliem gan Āgenskalnā, gan tepat Vidzemes centrāla tirgu. Un, godīgi sakot, es pat nevaru iedomāties labāku sadarbības partneri uzturu jautājumu risināšanā. Pirmie šādi pasākumi, tuvākie pasākumi, kas mums ir paredzēti, tātad tuvojās Miķeļdiena, jo mēs tā mēģinam arī pie Gada Kartes svētkiem pievilkt pasākumus, jo arī tradīcijas līdz ar to kuplinot un stiprinot. Tātad Miķeļdienas pasākumu centrāla tirgū 30. septembrī jau drīz būs ne tikai interesanti, ne tikai krāsaini, bet arī ļoti veselīgi svētki. Vai jūs vienmēr cenšaties iepirkties tirgū? Jā, tāpēc, ka es no rīta eju uz darbu, un tad es vienmēr iepērkos. Un vakarā nāk mājās un atkal iepērkos. Un sakiet, ko jūs tieši pērkat? Latvijā ražotu preci vai izvēlaties kaut ko savādāk? Vai Latvijā ražotu preci pēc iespējas. Latvijā ražotais un izaudzētais, taču ir garšīgāks, vai ne? Protams, protams, jau tas pats nosaukums Latvijā audzēts, jau tas pats kaut ko nosaka, un kur vēl garšīgāks, piemēram, tomātiņi te bija, tirgoja pašaudzētos tomātiņus, nopirku šodien ļoti, ļoti garšīgi. Rudens ir arī laiks, kad ik gadu pievēršamies savas sirds veselībai, kas ir ciešā saistībā ar pareizu uzturu un veselīgu dzīvesveidu. Kādi ir paredzami pasākumi šai jomā šomēnes? Un tradicionāli Pasaules veselības organizācija septembra beigās ir paredzējusi vienu dienu, kad mēs runājam par sirds veselību. Protams, arī veselības pārvaldes organizētajos pasākumos. 26. septembrī tepat Rīgas centrā Esplanādē būs vesela virkne dažādu pasākumu, informāciju, konsultāciju, tikšanos ar speciālistiem, kur cilvēki varēs ne tikai uzzināt kaut ko jaunu, izmērīt asinsspiedienu, tātad kontrolēt savu veselību, bet piedalīties arī pasākumos, kuros būs iesaistīti cilvēki, speciālisti, kas palīdz mums izvēlēties atbilstošu fizisko aktivitāšu veidu. Tātad būs iespējams turpat uz vietas nokomplektēt grupas un speciālistu uzraudzībā doties, nojot pa Rīgas parkiem. Būs iespējams ar fizioterapeita starpniecību noskaidrot labākos vingrinājumus, ko mēs varam izmantot diendienā, strādājot savās darba vietās. Protams, ka šis pasākumu kopums neaprobežosies tikai 28. datumu, jo visu nedēļu principā arī Rīgas veselības aprūpes iestādēs notiksies pasākumi. Tātad būs iespējams gan pie dažādiem speciālistiem konsultēties, izmērīt asinsspiedienu bez maksas,
noteikti holesterīna līmeni. Ļoti interesantu, manuprāt, un tādu ļoti, jaunu pasākumu kopumu piedāvā Rīgas pirmā slimnīca, kas principā 27. datumā organizē tādu saudabīgi atvērto durvju dienu. Proti, konkrētos laikos būs iespējams iedzīvotājiem grupās doties tādā saudabīgā ekskursijā pa sirds veselības diagnostikas punktiem, iepazīties ar slimnīcas vēsturi, ar to, ko šī ambulatorā iestāde patreiz piedāvā, cik viņi ir interesanti, cik interesantas ir varbūt tās vēsturiskās peripētīs, un, protams, paskatīties, kā var rūpēties par savu veselību. Un šie pasākumi būs paredzēti gan bērniem, gan pieaugušiem cilvēkiem, un, protams, arī speciālistiem. Tā kā septembris veselības jomā Rīgā būs ļoti ražīgs. Kurorta rehabilitācijas centra Jaunķemeri poliklīnika pacientiem ar visdažādākajām saslimšanām. Šeit konsultē, izmeklē un ārstē kā pieaugušos, tā arī bērnus no visas Latvijas. Iekšķīgo slimību, kardioloģijas, neiroloģijas, rehabilitācijas, ausu deguna, kakla, acu slimību, vēnu slimību, vielmaiņu saslimšanu, gastroenteroloģijas, ādas slimību, ortopēdijas, ginekoloģijas un uroloģijas, kā arī dietoloģijas, psihoterapijas, alkohola un citu atkarību ārstēšanas pieredzējuši ārsti speciālisti. Piedāvāto medicīnas pakalpojumu cenas ir zemākas kā citās medicīniskās iestādēs. Poliklīnika strādā bez brīvdienām no 8 līdz 20, bet dežūrārs un intensīvās terapijas kabinets strādā visu diennakti. Laipni gaidīti Latvijā pirmajā kurorta poliklīnikā. Visu informāciju par kurorta rehabilitācijas centra Jaunķemeri piedāvātajiem pakalpojumiem varat saņemt pa tālruni 67 733 548, 677 33 242. Cēsu sanatorijas internāta skola ir otrās mājas Latvijas bērniem, kuri slimo ar bronhiālo astmu un citām kroniskām plaušu slimībām. Tādēļ liela uzmanība paralēli kvalitatīvam mācību procesam tiek veltīta darba audzināšanai. Brīvajā laikā bērni palīdz pieaugušajiem dārzā un iemācās visas praktiskās iemaņas. Un cik garšīgas ir pusdienas jau uz galda pašu izaudzētais. Skolā daudz uzmanības tiek pievērsts bērnu norūdīšanai un visa veida fiziskām aktivitātēm. Skola piedāvā mācības pēc vispār izglītojošo skolu programmas no 1. līdz 9. klasē, bezmaksas medicīnas pakalpojumus, rehabilitāciju un ēdināšanu. Skola atrodas Cēsīs, ārpus pilsētas centra, Gleznaina parka vidū. Un jau tagad vecāki tiek aicināti pieteikt bērnus visās klašu grupās.